Vai, mīļais cilvēki, vai jūs kaut ko saprotat no elektrības lietām? Gaisma nodzis laikam korķis sitās. Nezinu elektrības, neko nesaprotu. Raugīs ir ko var mīzēt. Kurš tad ir jūsu dzīvoklis? Tur pirmajā stāvā. Bet kas jūs esat? Es neesmu jūs šeit redzējusi. Kur jums elektrības skāps un atslēdziņa arī ir? Tur skāps, bet atslēdziņa nevajag to kasti varat pirkstu atklabināt. Mazmeita zina, bet man jau nav gadījies, ka pazūd elektrība. Lai to reizi! Paldies, mīļo cilvēki, paldies! Bet ko jūs šeit mūsu koridorā meklējat? Neko nemeklēju, es šeit dzīvoju, 3. stāvā. Rudeni ielā. Bomēts dzīvokli nopirkāt. Kā tas sauc mūsu jauno kaimiņu? Esmu Elmārs un piestrādāju par sētnieku. Un kā jūs būtu godā? Esmu Zane. Un dzīvoju šeit ar meitu un mazmeitu. Vai es varētu jums kaut ko palūgt? Ziniet, mums reizēm gadās tehniskas ķibeles. Mēs sievietes neprotam tās atrisināt. Vienmēr jūsu rīcībā. Bet gan jāiet kājas slāpes, ka nepaliek slims. Ja kaut ko vajag, tad to netik zina. Paldies, Elmār! Viņai jau reizēm atnes kādu garu. Labi, tūlīt piezvanīšu. Ingrīdiņ, sveika. Redzējām, ka tu piebrauci tikko. Atnāksi ciemos. Mēs te ar mammu jaunu vīnu tagad gribam degustēt. Pievienojies mums. Ja? Labi, gaidām, jā. Būs. Tu no slaptā kārtīgi. Ingridiņai jau mums slepna dāma. Jā, lūdzu. Sveikas. Kas tad jums par svētkiem? Piektdienas vakars gribam degustēt jaunu vīnu. Pievienojies tu mums arī. Ingrīdiņā arī būs. Atnāks un atkal sāks lielīties. Es nopirku to, es nopirku šitu. Vakar, zinkrās, stāstīšu, ka darba balai nopirkusi kleidi par 400 eiro. Pa mēnesi tik daudz nesanāk. Šausmas, bet meitenes, skatieties, es arī nopirku kleidi. Pa 2 eiro kumbalās. Elīnas kleidi, tik smuki. Vairā forši, vai ne? Klēm, par mācu? Jā, par mācu. Kas tas par Kalvinu? Omi, tā ir ļoti slavena firma. Calvin Klein. Tās drēbes ļoti dārgas, bet es kumbalās pa 2 eiro. Klausies, Krista, tu man palīdzies vai šos šķēlums? Jā. Citādi tā kā piedaudzīt, viņš viņi izskatās, pa lielu jā. Kas tev mugurā? Pēc ko tu skaties? Tu uz ielas stūra stāvesi, vai? Nē, stāvēšana ko? Un kas tev ko daļa, kur es iešu? Uz balliešu, tiekam pār
markezes, un tādas lietas nebūs nevienai. Reiz jaunībā redzēju, ienāk viena dāma, lepni uzsprangusi lilā kostīmu, līdzpos rājā pakusēs kā izrāba un ļumē. Pēc brīža ienāk otra, tieši tādā pašā kostīmā, bet tā ir viss karājas kā kukumbiedēguļi. No tieši tādas lietas nebūs nevienai, tas ir droši. Jā, nekad nepērc to kleitu, kas uzvilkts manekenam, jo tu taču neesi manekens, jā. Es arī šodien nopirku Rīgā jaunu kleitu. Nu, ļoti dārgi. Nu, cik tas samaksāja, tad tik dārgi bija. Par brendu ir jāmaksā. Nu. Dieva, 4000 eiro. 4000. 500 ko. 1000. Var kaut kādu lupu tas gabalu. 4000! Labi, meitenes, beidziet ar tām kleitām, nāciet iedzersim vīnu. Oi, meitenes, es šodien Rimī dabūju austeres nu pilī palēto 30 eiro kilogramā. Tos jālos gliemežus graužat pašas. Austeres dabūs nogaršot šito veselīgu salātu sielā. Nē, es nestāstos, es tagad dabūšu nogaršot. Jā. Tā, es pacienošu mammu. Mamma ņem nogaršo vīnu. Tas brīvs pīnes vajag grauž pašas. Kas tas ir par vīnu? Iedzersim, meitenes, vīnu par to piektdienas vakaru. Es dzeru tikai Čīles vīnus, tos virs 20 eiro. Ei, pagājušo, šis arī vajag galvēs. Tik dārgs. Oi, meitenes, austeres pasniedz ar ledus gabaliņiem. Nu labi, man gan ledus ekskurss šodien. Tā, ņemam austerīti, pārspiežam pāri citronas suliņu un hopla slidina rīklē. Kas par delikatesi? Un tagad jākož. Nu, nē, kā slīdini rīklē. Kāda garša? Ko jūs saprotat no glāna delikatesē? Meitenes labāk iedzeram. Iedzeram un piekdien sakam. Kas tas ir par vīnu? Tāda kā ābolu sēkliņu pēcgarša, tāda kā riekstu pēcgarša. Jā. Nu, es taču teicu, jāpērk dārgiem. Nu, tad vēlreiz par to piektdienas vakaru, par tām kleitām. Tu iesi dace vienā uz to vecmēju balli. Man jau nav ar ko iet. Iešu vienu, gribas padējot. Varbūt tāds arī uzlūks. Vai Dieva, kā es tev teicu, ka tu iesi vienā? Meitenes, es neesmu veltījusi dzīvot cilvēcīgu dzīvi ar bādām, priekiem, ar sirds iedarbēšanos. Dzīves pulkstenis ir tikšķi un tikšķi. Jābauda taču katrā minūte. Jā, pareizi ir, dzīve ir jābauda. Ko tu domā, tas tavs Kārlis ir, ja celibātā dzīvo? Ha! Un ja tu tici visam tam, ko viņš tev stāsta pa telefonu, tad tu esi naiva. Nu, ar ko tu iesi? Jā, nu stāsti. Vai viņi vīrietieši nevar kaut kādu seceni? Dieniņ, kur tu mūsdienās brīvu vīrieti dabūji? Internetā. Internetā. Kur draugos? Nē. Ev izbeidza, kādos draugos. Tur tikai mazas meitenes sēž pensionāri. Nē, es iereģistrējos vienā lapā un tagad man aicina uz Rīgas klubu. Kas tevi aicina uz to klubu? Nu tās no tās lapas Dēmons vārdā. Dēmons? Kā tas lapas? Kas tā te? Nu, ir tāda jauna lapa Mopšu? Kas tā tāda moplapa? Meitenes, nu ir jauna iepazīšanās lapa mop, kas nozīmē meklēj otru pusīti. Saprotat? Meklēj otru pusīti. Nu redz, mums darbā kompi, kur tajā atpūtas telpā ir dators. Un es savās nakts dežūrās inboxa spēlītes spēlēju. Bet, nu,
laikās. Tas labs, ņemās ar čeku. Neko no tiem jauniem nevar saprast. Nu, meitenes, viņa pieregistrējās tajā mapu lapā, un viņu uzrunāja viens džeks. Un pēc mēnesi viņam jau ir kāzas. Tik vienkārši! Jā! Pieregistrējas lapā, izsaka vēlmes, un vīrieši raksta stripām vienkārši. Čeks, Braunpils, Vamšis, apžēlim, un kā tagad tie jaunie taisa kāzas? Braunpilos ar Vamšiem. Tiešām 11 jau. Nu, nāc piesēdi. Nāc. Iedzer vīnu, uzdod austeres un vispār mēs te. Oi, gatavojamies lielam notikumam. Nāc. Mantu es necešu, tā jau galvu griežas nevarēšu aizmigt. Iedzer, dzintri. Varēs atkal pa sapņiem ar savu kaimiņu āri dancot. Kas tas par āri? Tas dzērēs no blakus mājas. Jā, bija kaut kāds. Tev taču bija tur kaut kas ar viņu, vai ne? Tādēļ, kas nopietnas, tik pāris reizes uz tīnu aizgāja un labi vien bija. Viņš sāk ar vienu un veids bez bremzēm dzērājs. Ļoti garšīgs vīns. Kas tas vispār ir par vīnu? Ielai man vēl drusku. Kas tas ir? Tā kā Portugāļu, tā kā Spāņu vīns. Dabas veltes? Fui, vai šitāds mērs vispār vēl nedara? Fui! Jūs jau man tik piekrāt gribi. Fui! Tu tikko dzēri no šitās pašas pudeles un tev garšoja, tu slavēji. Man jau viņš izdekās par skābu un vispār atsākās. Atrast nākamās glāzes, ja kurš vīns kļūst saldāks. Veidies, labi. Snūts ar vīnu. Lūdzu, ievērojuši, ka mums rudens pusē ievācās jauns kaimiņš trešajā stāvā. Oi, tu gan esi vērīga. Es pat neesmu pamanījusi, ka mums jauns kaimiņš. Nē, nu meitenes, nu ko? Taisam tos profilus, jā? Taisam. Tas nebūs vienkārši jāizdomā kličkas, jāsataisa bildes. Kādas klačas? Mammu, šās nav klačas, tā ir reāla iespēja. No. Nu, rādi to savu palēmas lapu. Nu tā, meitenes, tā, nu rekur ir tas, jā, un rekur mans profils. No, Šitas? jā. Esi tu? Nu jā. Tu esi Daļa, viņa 2? Kāpēc 2? Baigā Daļa viņa. Nu tāpēc, ka viena daļa jau bija, un viņa bija pirmais numurs. Man nācās ņemt numuru 2. Nu ir laiki pienākuši, kad skaistām sievietēm sevi jāsanumurē. Ko tad darīs, ka sievuti daudz, bet veču nav? Dāca, pako, tā mēs. Nu esmu vienkārši man darbā viens spečuks pastrādāja Photoshopu. Šoku? Jā. Ko tas spečuks meita tevi izdarīja? Nu viņš noņēma man sarkano atcetetu, izdēsa krunkas un matus tumšākus nokrāsoja. Nu jā, te tu izskaties, tas Jā, tad ļoti labi izlautumši mati, jā, tiešām ļoti labi. Nu, kur tad dārce tumši mati? Mazāk vajag dzert, tad nebūs sarkanas acis un tumši riņķi zem acīm nākošajā dienā. Nu, un kad jātaisa visādi šopi ar darba biedru apžēli, pietiek pilnpēc to vīnu, es gribu gulēt. Nu, pagaidi, mums jau profili jāuztaisa. Nu, labi. Nu, ko meitenes, tad taisam bildes,
kādu māk. Tas nevar dabūt no darba, Jā. jo tavs sveču plēkums apstrādā. Vai vienkārši iesieties mierā, viņam tā, tas viss lēni iet, un jūs vēl esat 3 stūri gaidīsiet nedēļiem, kamēr tas mums strādās. Nu, nē, vienkārši izvēlēsimies labākās pilsētas, kas šeit ir, ja, un tad ielēsim citā, kas būs baigi ilgi. Kāds trakums ar tā manam atrapušajām vecajām meitenēm. Šito jādod to. Tā, man to nē. Oi, Jā, labi. Nu kā, bildes ir izvēlētas, tagad sāksim ar Ingrīdu. Ingrīdu domā savu kliņšku, pārējais arī domājiet. Es gribētu būt roze. O, Ingridīņ, te ir 4 rozes, nederēs meklēt kaut ko citu. Varbūt tu gribētu rasainā roze. Rasainā roze. Jā. Meitenes, cik romantiski. Rasainā roze. Jā, uliec to bildi ar pučlupiņām. ārprāt, cik tev gadu skuķinas tik liek bildes ar bučlupiņām. 45, bet raksti 40. Neprecēta, retām tikšanās reizēm. Biežāk nevar. Viss kļūst satraucies. Jā, būs biežāk, vīrs. Nu, to taču nerakst iekšā, trakuma. Ingrīda, šis joks nenāk vīram gaismā. Tā, Ingrīda pierakstā, tagad dzintī, kas tad tu būsi? Tā, es būšu salcerīte. Tikai vēl tajā desādas citādi baigi resmā izskatos. Solīgi nogriez. Gadi zem 50. Uja. Jā, raksti tā. Gaidu savu antiņu, kurš uzjās stiklu kalnā. Tas esmu sirdi. Mēs beidzot ņežāties, jā? Jūs gatavi iepazīties. Tēti neņēmies galvā. Pats nav labākas. Un tu, Krista, ko tu? Tagad tavu kārt. Kas tu būsi? Es būšu spīdola, gudrības un skaistuma simbols. Jā. Gadi 30. 30? Jā, 30. Tikai nopietnos nolūkos. Kas jau esmu nedara, ko tiek Mēs dzīvojamās istabas. mums te nopietni, mēs profilus taisām. Profils. Jā. Jā, es būšu salcerīte, gaidu savu antiņu. Šitā salcerī? Jā. Nu, es nezinu, ka neesmu es tā to bildu kaut ko izdarīt. Varbūt bildu pielikt. Citādi tas tavs antiņš ar traktoru uzbraukēsim kalnā. Bet es būšu rasainā roze. Romantiski, vai ne? Lieliski, rasainā roze, bet realitātē tās atkal plasmas skuķkots. Nu, zirkonis. Gudrinieks. Kas tad man tagad jādara? Es esmu daļiem ja 2. Nu, tad taisī apgādāšanu tik par tavu. Ko? Pa ko jūs vispār saprotat? Tagad skatāmies. Šita te visi tie jūsu mokšļi vienā rindā stāv. Nu jā. Šito es jau pazīstu. Kā? Viņš man arī rakstīja, tikai es atšu. Te arī! Jā, pie jums oda. Nu, pie manis bija emoji ar sistiņām. Jā! Kādreiz tā digitālā realitāte. Es tevi neplēju, otru pusi, kuru mīlu, klikšķināju sīti un atradu tevi, un tagad mana sirds sāp dejoja.
un salātiņu ātrāk sadīgs. Meita uzklāja galdu. Nu, lai kāds atnāk, varbūt mani Es sveiks. redzēju, tikko dakci nākam no veikala. Jā, lūdzu. Sveikas! Nāc, Omīt, pie tevis aizvienē dienu sāku. Saprot, tikko bija veiklā, tur pirolas nemaz nav. Es domāju, ka tev būs kāda lieka pacīnā. O, tev sējas avīze ir. Dzīves palasīt. Jā. Tu zini, mājās rezervē vienmēr jābūt. Nu, vai tur produkti, vai tur šnadītis, vai zālīte. Jo neviens taču nezin, kad pienāks tava X stunda. Nu, katru gadu jau sola, jā. Bet drīzāk pienāks mana X stunda, kad tas milžu vilda mani sauc. Nu, ko tu runā? Nu, tev vēl jāpagaida. Ko mēs bez tevis darīsim? Es skatu. Ingrīdai cita mašīna. Ak, Dievs, kā sapirkusies nevar. Nu, mašīnai durvis dabūt, ar kāju taisa durvis ciet. Ak, Dievs. Kas viņai mugurā? Tas piks kaut kāds, saka, karogi plīvo. Tas jau būs kāds, tas firmas kaut kāds apģērbs. Es jau tās firmas nepazīstu. Man ir vienalga. Galvenais, lai ir ērti. Es tik nesaprotu, kur viņi to naudu ņem? Ēt kā uz nokaušanu, pārzemēm braukā. Kā tik tas armijas kaut kāds vīrs netaisa. Nakal jauna mašīna, ja nu redz. Neskaiti naudu svešām atciņā. Pašas maciņas paliks tukšs. Gādā, lai pašas maciņas pildās. A, kas jums pa svētkiem šodien puķis? Mammai dzimšanas diena. Kā es tā aizmirsu? Vai, mami, apsveic, vai tev veselība laba? Bet dāvanieties atnesīšu vēlāk. Jā, paldies. Kas te Ziemassvētku smird viss koridors? Galīgi bērniņš nāk. Tāpēc reņģējums smird vai. Tad, kad mēģis, tad es smird. Nu, jūs necepat, ja? Tad jau kaut kāds intracēt. Jūs esat uzsaistījuši remontu jaunu ko? Jā. Mans dīdzītis bija skolas brīvlaikā, gribēja galvu pavēdināt un pie reizes papraktizēties, un mēs uztaisījām remontu. Vispār laminētam ļoti laba krāsa, izskatās pēc īstas kokas grīdas. Linolais, laminēts mums ir par dārgu. Ak, tas lētais, nu kā tad no tā vietējā veikala? Nē, šo mēs pirkām pilsētā un nebija no tiem lētākajiem un pats izturīgākais. Un vispār, meitenes, mēs esam baigās malocas, kā ar mazu aldziņu varam remontu uztaisīt, šiki apģērbties, aizbraukt uz teātri, vienreiz gadā aizbraukt arī kaut kā ekskursijā. Tev jau ir gan nekas netrūks. Dzīvo tā kā reņģe pa tautkiem. Tu man nepievieni tās reņģes. Un vispār jūs domājat, ka man nav problēmas. Man arī ir problēmas. Mēs, piemēram, ar vīru nevaram izlemt, kur augstā ceļojumā brauksim. Nu, es kā gribētu uz Spāniju, bet tieši uz Portugāli. Tur futbola čempionāts. Ai, labi, ka man ir tas pielūdzējs. Ir ar ko pačalot. Kāds pielūdzējs? Kas tev? Viens no mopa. Mēs jau kaut kādas 2 mēnešus sarakstāmies. Kas par vīrieti? Mums pilnīgi visas domas par dzīvi sakrīt. Un kā viņš prot izteikt komplimentus. Mēs pat līdz 3 rītā dažbrīd sarakstāmies. Ak, Dievs, to, ka vīrs saka, ka līdz 3 naktī čato. Ko vīrs? Vīrs atnāk pēc darba nostrādājies, iekrīt pie televizoru 2 stundas gulēt, pēc tam iet uz guļamistabu un aizmieg atkal. Un man nekāda labuma. Nu labi, nu nav jau tā, ka nav labuma. Ir naudiņu dod, ceļojumos ved, jaunu mašīnu nopirka. Meitenes, kā man izgāja taisnīja anekdote. Uzvedās man mopā viens cits pielūdzējs. Rempo vārdā. Nu, kaut kā nedēļas sarakstījāmies, izdomājam jāsatiekas. Man taisni vīrs uz Poliju aizbraucis. Es uzvelku balto mēteliņu, baltos zābaciņus uz papēdīšu. Un eju norunātajā vietā centrā pie strūklakas. Nu, tur bērni skraida, tur pensionāri lasa avīzes, nu ir arī kāds vīrietis.
Skatos, nu neko nevar saprast. Tā kaut kāds 20 minūtes mīņājos. Te pēkšņi zvans. Hallo! Kur tu esi? Nu, es saku, norunātajā vietā. Viņš saka, kas tam mugurā? Es saku, baltais mētelīts. Un tad no soliņa pieceļas necils vīrelis un nāk taisni uz manu pusi. Balts! Tālāk, kas tālāk notika? Apsēžas man blakus un sāk kaut ko nenozīmīgi runāt. Es ar vienu acu skaktiņu skatos, meitenes tur no Rembo nebija ne matiņa. Kārtas peķaini mati, veci džinsi, vecas botas, iziris džemperis, ārprāts. Cilvēki jau sāk mums pievērst uzmanību. Man tāds kauns. Es domāju, ko lai iesaku? Un tad es ceļos kājās, saku, man tūlīt atbrauks meita, man ir jāiet prom. Un prom. Viss. Nē. Es nezinu, vairāk nekādus randiņus. Vairs nekādus randiņus. Atcer. Jo taču arī kaut kāds randiņš bija, tad negāja ko. Jā. Gāja? Jā. Nekā negāja. Vai meitenes aizbraucas toreiz pa visu putenu uz to Rīgu. Nu neko, autoostā sagaidīja. Skata nekāda. Bikses līdz potītēm, galvā pīšiks. Kaklu aptīta, šalle, tamborēta, mātēsot tamborēsi. Un tagad gaidot uz pusdienām. Bet mums nebija laika iet, jo balva sākās 12. kā nekā tiem, kam pāri 50. Cita viņam tādu, ka, kā māte dzīvo. Un ja kas tad vīrieši, tagad bikses līdz potītēm ir modē. Liecies mierā. Rakstīts jau bija, ka 45, bet izskatījās pēc visiem 50 plus. Tā jau pieklājīgs, visur palēdā pa priekšu, klubā palīdzēja noģērbties. Neko pāris dēļas padejojam, tad gājam uz kafejnīcu. Viņš man saka, pasūti, ko gribi. Es paņēmu tēju, bet šis pasūtīja lielu alus kausu. Un vienā elpas vilcienā izdzēra, teica, ka esot šausmīgi izslāps. Neko. Es jau kūciņu gribēju, jo es tikai brokastis biju ēdusi. Bet, kaut kā sakautrējos, domāju, ja cilvēkam nav naudas, mazums. Bet šis paņem vēl vienu lielu alus kausu. Un pēc tam vēl vienu alus kausu. Un man nemaz nepajautā, vai es neesmu pārdomas kaut ko pasūtīt. Saprotiet, tagad sadzēries turpat 2 litrus, jāiet. Saprotat, kur jāiet? Aizgāja. Kā gāja, tā arī aizgāja. Nāpakaļ neatgriezās. Ko? Lai cik tas banāli neizklausītos, es dabāju samaksāt rēķinu, turpat 40 eiro. Labi, ka somiņā vēl bija rezervīte, ka paslēpta. Citādi es nezinu, no Kaunu zemē bija jāielien. Neko samaksāju, nenormāli dusmīgi uz visu pasauli. Braucu uz autobustu un braucu mājās. Ai, dienīgi, kā negāja. Meitenes, tas viss pagātnē. Tagad man ir cits jauns draugs, arī no Moku, bet ļoti inteliģents, raksta dzējolīšus, video sūta. Ir interesanti parunāties, tā kā viss notiek. Kā jums ar tiem vīriešiem no Mokšiem? Mums bija tā. Jā. Labdien! Labdien! Ko tā jūs te tās sasēdušās kā žagatas? Vai tu dārzi apsēdi? Ricis šodien teica, ka būšot lietus. Labi salaistīs. Dārgā kaimiņone. Daudz laimes tev dzimumdienā. Vēlu laimi un lielu mīlestību. Un šeit tev reiķītes smaidi ceptas. Tad gan vajadzētu tiem jaunajiem 1 mēnesi tikai badu pieredzēt. Tad ir reņģītes nesmādētu, ir no maizes galiņiem koku ceptu. Mammu, tagad citi laiki, citi tikumi. Maizīti vēl nekad nav tikums, tas ir netikums. Kur tad dabūt tās reņģes no zivju vīra, ja? Jā, zivju veča. Iedod pagaršot.
Bet es ceru, ka vismaz olīveļļā cepīja. Man ir ieves, ka cep saules puķeļā. Daudz laimes dzimšanas dienā. Bet vispirms man laikam jāsaka, nu kāds te aromāts? Nu tā kā reņģis uz Chanel No. 5 fona. Zanga, es šodien uztaisīju video. Vecmeitu banda un vīns. Saņems vairāk laikus nekā tie dziedošie karti. Nē, filmēt mūsu dzīvi, nerādi visiem mūsu dzīvi, jā. Nerādi. Tieši to jau tie cilvēki grib redzēt. Īstu. Viena ar austerēm žonglē, otra par mopsi šķendēs, bet man jau followeri tikai nāk un nāk. Tikai nemani. Es gribu, lai mans Antiņš mani atrod visas pasaules tiktoks. Bet ja tas tavs Antiņš sēž tiktokā, tad tu ātri vienīgi palaidīsi garām. Nu, beidziet strīdēties. Nu, nāciet, paņemiet par eņģītei. Nu, kad mēs kopā dalāmies, viss taču kļūst garšīgāks. Nu, Mikl, tu tak esi visīstākā influencera starp visām. Nu, bez telefona, bet ar dzīvu gudrību. Citru! Kā tev gāja? Tev taču arī bija kaut kāds randiņš, ne? Tā man negāja. Biju paroli aizmirsusi. Un bibliotekāri mani izdzina no bibliotekas, teica, ka lienot, kur nevajag. Ne es līdzu, ne kādi klikšķināju, līdz tas kompis uzkārās. Nu, nevarēju to paroli atcerēties. Kas pakārās? Tavs pielūdzējs pakārās? Māmu, klausies uzmanīgāk. Nu, Citra, tev taču tik viegli paroli. Citra 59, nu? Jā. Atcerējos, gribēju iet papsēt, bet bibliotekāri atkal mani izzina. Un tad es darbā mazliet padraiskojos, protams, ka vadītāji neredz. Un ziniet, viens uzķērās, jā! Varbūt tevi kāds nocopēlē izmantot. Ko tu muldi? Manos gados tādas muļķības nedaram. Klausieties uzmanīgi. Sarakstos katru brīvo brīdi ar kungu. Pieklājīgs, ceļas rītas raksta, nav vulgārs. Nu, super! Un cik tad viņam gadu? Ui, es neprasu īrēt, tad būs jāsaka, cik man gadu. Ankitā taču jābūt gadiem. Ja pierakstīts, vīrietis labākajos gados. Kā jau vienmēr rakstā, nesmu vīrietis labākajos gados. Un kā tad meičus jums ar pušai no mopšiem? Ai, Timplīgi, tu manu stāstu jau palaid garām. Bet, Kris, tu taču arī kaut kas bija, vai ne? Tev te pielūdzēja strīpām vien. Strīpām vien, tik visiem. To vien vajag. Un tad tu neprotams izšķirot, papēta anketas, paskaties bildes. Ko tad tu tais bildēs var saprast, vai nu neticami skaistuļi, vai kaut kādi pārauguši tēviņi, un viens vispār bija paldies. Dievs, tur jau pat bērnam skaidrs, ko viņam vajag. Nu jā, un tas tais paldiksēs bija apsēdis mani kā traks, rakstīja katru vakaru, bet zemtekstos tikpat to vien blieza. Nu es vienmēr nevaru ciest, ka raksta sestdiena, bencīns, naunu. Nu jā, bet nu rakstīja, un es domāju, kā lai es no viņa tieku vaļā, nu kā. Nu tad izdomāju, ziniet, kā es no viņa tieku vaļā. Uzrakstīju, ka iešu, bet sapīšu vizas un ņemšu mammu līdzi. Pielūdzais paldiksais pazuda tā nebija. Oi, darbētaņas, es nezinu, man tas mops ir apnicis. Tur visādi tie skrandainie un dīvainie. Ai, nav tā, ka mans armīniņš lutina man, naudiņa dod. Nē, nu šo pēdējo vēl var sarakstīties. Saulu sapnīšus novēlu. Es viņu par ragainīti dēvēju. Jā, laikam jau mūsdienās brīvu, normālu vīriešu laikam nav. Nu, visi normālie, labie precēti ir pārējie, ārzemēs parādie pelna. Tādus ar man nevajag. Man pietiek, ja atsūta kādu skaistu video klipiņu, novēlu savus sapnīšus. Jā, lūdzu. Labdien! Labdien! Ceru, ka tu neesi sajaucis, vai šeit dzīvo Zane? Jā, šeit dzīvo Zane, lūdzu, nāciet. Zane,
Labdien, dāmas! Daudz laika dzimšanas dienā. Atvainojiet, nezināju, ka es pilnu māju ciemiņiem. Meitenes, man liekas, kas ir tas jaunais kaimiņš no 3. stāva. Nu, meitenes, tad nu man jāiepazīstina jūs ar manu Elmāru. Man jāatzīstās, ka es arī tajos mapšos iestājos. Jā, un tur satiku Elmāru. Un izrādījās, ka mēs jau pagājušā rudenī bijām pazīstami. Nu, toreiz, kad nodzisa tā elektrība, un kad viņš atradās koridorā un zināja, kur ir tie korķi un kas ar viņiem jādara. Stop. Šito es tagad pīksēju. Mūsu omei dzīves kavalieris, es šītos profils. Stela bērniņa. Mēs jāieraksta vēsturē. Mūsu omei kaut kur aizmokšu platformu. Praktiski sieviešu kongress pazaudējis līderi. Mammu, nu tu gan proti pārsteigt. Jā, nu jūs jau zināt, ka no manis visādus brīnumus var sagaidīt. Elmār, iepazīsties. Mana meita Krista, mazmeita Stela un kaimiņienes Dzintru Dace Ingrīda. Prieks iepazīties. Nu, meitenes, nu ko brīnoties? Nu, aiciniet Elmāru pie galda. Atnesu te mazam prieciņām šampanieti. Nu, to vedod. Un kāda tad ir tava iesauka? Vienkārši Ome. Ome? Jā, un bildi arī ielikt tādu, kāda esmu. Rīšai aptarīga ar sarkanām acīm. Nu redz, tas mums nemaz ir bezcerīgs nav, un Ome tā ir dzīves piemērs. Un man arī uzaušas ir maza cerībiņa. Kas ir tev pa cerību uzausis? Nu, arī nav man pat vērsītas iesauka. Vērsītis? Vīrietis labākajos gados? Saldi sapnīši video? Nu, tā mums jāatzīstās. Mēs jūs nedaudz izjokojām. Nu, kādam taču vajadzēja vest uz atpakaļ reālajā dzīvē. Citādi pie darbiem sēdējāt un meklējāt kaut kādus priekšus baltajā dzīvā. Nu, man panesas uz Amziedu. Es esmu Lēsi. Spīdola, rasainā roza, salcerīte, dēļavina. Bija interesants un netik interesants sarunas ar jums. Protams, ar katru atsevišķu. Vēlreiz atvainojos par savu puitisku gājienu. Un gribu teikt, ka jūs visas esat baigi foršāks. Nu, Omīt, nu tev tak vienmēr ir bijusi pilnīga taisnība. Visas tās sirsnīgas emoji, tas tak pilnīgi neko nenozīmē. Ot labāk viens īsts Elmārs, nu nekā 100 mopši. Nu, bērni, reālā dzīve vienmēr būs vairāk vērta. Tad, lai mums dzīvo visas spīdolas, dēļaviņas, salcerītes, rozes. Īsti tādas, kādas jūs esat. Par dzīvi, par īstiem cilvēkiem.
priecīgs un lai